30 gadu laikā mēs esam ne vienkāršās saimnīkošanas, kas ir tikai izaudzēja augkopības produktu un podūt, esam izveidojuši gan sēklas materiālu podūdam, gan lūbarības multus, gan arī pārtikas produktus, kas tādinam Latvijā cilvēkiem pieteikuši augstu novērtēti, un mums tas arī priecēja. Un ražojot augstas, pievienotās vērtības produktus, mēs dodam arī saviem strādniekiem darbu vairāk, saviem cilvēkiem, kas tepat iz vītas dzīvoja. Un mēs esam izvēlējuši drusku savādāko savu popularizēšanas ceļu. Mēs gan uzņemam video, gan arī rekavas ziernovās dodam cilvēkiem garšo. Tu putru, ko mēs izvorjam saviem mīžiem, ja? Dodam pupu kotletes, zierņu kotletes, kur ir nav gaļas klotunam. Dodam mīžu pēļu grūbu putru ar sēpulim. Un dodam cilvēkam īspēju atcerēties, ka bez soļa un cukura ir vēl arī citas garšas. Sokūtnēji saimniecība sok ar 14 hektariem, bet laikam ejot uz priekšu, tirgā mēs nevaram būt ne tikai līderi, bet mēs arī nevaram uzaturēties ar tādu platību, jo jopirk jaunas tehnoloģijas, jauna tehnika, un uz dūtu brīdi mēs strādājam 4,5 tūkstoši. Tad, kad mums tie platība ir, mēs varam stoties pretīmā arī dabas stihijom uzsodom, jo katrs gads nav, kas nes mums peļņu. Ir godi, kad ir ļoti lieli zaudējumi, sausumi, slepnumi, un strādājot lielākos daudzumus un gatavojot sēklu, gatavojot lūbarību vai arī pārtiku, mēs drusku taisam sev tādu spilventiņu. Tumus gados, kad ir sauss, slepnes vai nav vispār ražas kaut kādas. Es dūtu brīdi strādāju 56 darbinīki saimniecībā, bet ir tālākējuši plāni, ka mēs varētu pat dubultot to daudzumu strādājušu, jo ir gan kombikorma rūpnīca, gan saules paneļu projekti, gan arī dziernos attīstīt vairāk ādinošanu. Tādi plāni ir tālākējuši. Runāt ar kādu savu paziņu, es sacu, tu vēl neesi redzējis lielu optimistu. Saka, mums draugs, kaut mozgoja lūgus 9. stāvā, visot līdzi nam atslāgās. Ja nu gadījumā izkrīt, tad var tikt uztabā. Par lielu optimismu runāt arī par zemnieku saimniecību Kotiņa, Rīksteņa amatnīkie, jo strādāt Latgales pīrobežā, tad, kad vegetācijas periods ir par 21 īsāks nekā citur Latvijā, ir liels optimisms, liela drūsme un liels veiksmes stots, ka noteiktā laikā ir bijuši gatavi saviem izaicinājumiem. Lai Dievs palīdz, lepojamies ar jums.